Gribu pieskarties 3 pārmetumiem, ar kādiem esmu saskāries komentāros. Tas ir mans smaids, tas ir tas, ko es runāju, ar ko es dalos šajos video, un arī dīvāna eksperti, protams. Pirmais ir smaids. Nezinu, no kurienes kristietībā ir ienākuši ideja, ka ja kāds runā Dievu vārdu, tad tas vienmēr ir priecīgi, labi un ar milzīgu smaidu sejā. Un es zinu, ka tādi smaidīgie sludinātāji ir, un arī es kādreiz centos būt tieši tāds. Jo tie ir tie, kas māca un sludina to, ko cilvēki grib dzirdēt, ka ausis sniedz. Bet, kad mēs lasām veco darību un lasām jauno darību, lasām Jēzus Kristus evaņģēliju un evaņģēlijus, kuros aprakstīt viņa dzīvi un kalpošanu, kā arī iepazīstamies ar apstuļu mācību, tad tur mēs redzam, ka ļoti bieži notika norāšana, notika skumjas, ar skumjām tika rakstīts ar lielu nopietnību, un aicināšanu uz atgriešanos un pamācību, kārtošana notika, un tur nav šī smaida, priecīgā klātbūtne vienmēr novērojama, un tāpēc mums arī to nevajadzētu sagaidīt vienam no otra, un īpaši tad, kad mēs runājam par to, kas Dievam ir svarīgi. Ir laiks priekam un smiekliem, bet ir laiks arī asarām un bēdiem. Otrakārt, mums jāsaprot, ka mums ir jārunā patiesība mīlestībā. Ja mēs tikai gribam visus mīlēt bez patiesības, tad paliek visatļautība, grēks un maldi. Ja mēs runājam tikai Dieva vārdu bez mīlestības, tad tā kļūst par burta kalpību, mēs viens otru pazudinām, un uz to mēs neesam aicināti. Un es to arī necenšos darīt. Es nevienu necenšos pazudināt, bet aicināt uz atgriešanos, uz atmošanos, uz salīdzināšanos ar Dievu, staigāšanu patiesībā. Un tas trešais ir par to, ka es esmu dīvāna eksperts un arī citi, kas kaut ko vērtē no malas. It kā tie cilvēki, kur stāv uz kaut kādām skatuvēm un norunā 30 minūšu svētrunu vienreiz nedēļā un par to saņem algu, viņi darītu kaut kādu lielāku darbu nekā tas, ko es daru kaut vai tepat internetā. Bet arī jūs jau nezināt, cik daudz, varbūt ne pēdējos laikos, pēdējās nedēļās, bet cik daudz esmu pavadījis laika uz ielām, sludinot publiski lielām auditorijām, mazām auditorijām, cik apkārt es runāju, sludinu cilvēki, ar kādiem es tiekos, kādi cilvēki nāk mani apciemo, un mēs mācamies un runājam un darām lietas, tāpēc tas arī tā absurdi, jā, jo tas, ko es daru, tas ir svarīgi, un visi pārējie ir kaut kādi dīvānā purkšķētāji, jā, un neko nespēju un nedara, tikai es visu daru. Tā ir tāda augstprātība, kas nāk ārā no šiem cilvēkiem, tāpēc neņemsim tos vērā, un jā, varbūt atbildējusi arī jūsu jautājumu.